Int, tev esot veču putas, ja? Jā, iespaidīgs, vai ne? Spoguļi un stikla tīrāmais tādiem riktīgiem vīriem paredzēts, jā. Cena, ideāli 4,30 šomēnes. Ja mēs skatāmies tos spirta bāzes parastos tīrītājus, kas ir 500 gramīgi, tad viņi arī maksā kaut kādu 4 eiro, jā. Tad šīs ir aktīvās putas. Pietiks, es nezinu, tur ļoti ilgam laikam. Es pat zinu, kad pāris gadus esot lietojuši šīs putas. Un tad varu parādīt, viņas kārtīgi sakratam, noķēpājas to stīklu, jā. Tad mēs pūšam virsū, viņām ir tas pluss, ka viņas netek kā spirta tīrāmie, jā. Tad uzsmidzinām, ņemam vai nu kaut kādu drānu, kas nemet plūksnu, vai tādu pašu roku dvieli un smuki tīram. Un mašīnām stiklus ar šo arī varēja tīrīt? Kā domā? Es domāju, ka jā. Kāpēc ne? Mašīnām ir vispār speciālie, bet tā kā šīs ir aktīvās putas un nav kaut kāda spirta bāze, tad labi notīrās. Smaržo arī labi izstāsts. Patīkami smaržo pēc kaut kāda citrona, jā. Nav tāda uzbāzīga smarža, bet tāda patīkama, jā. Svaiga. Jā, svaiga, ot, jā. Nu, nē. Kā tu teici, nosiekalo to noņēma. Jā, ļoti. Te ir laikam švīks. Tas nav. Tā kā visiem iesaku, pats arī iegādāšos. Jo, kā es teicu, pietiks ilgam laikam.